Labdien! Šodien parunāsim par zīmēm. Sauksim viņus par baltu zīmēm, jo viņu izcelsme ir ļoti sena, senāka par tautas nosaukumu, ko mēs šodien lietojam kā latviešu tauta. Tātad šīs zīmes ir lietojuši mūsu senči un mūsu senču senči, tāpēc pareizāk būtu šo nosaukumu lietot plašāk. Sauksim viņus par baltu zīmēm. Domāju, mēs visi saprotam, par kādām zīmēm ir runa. Tātad šādas mēs saprotam, ka lūk, šādas zīmes vai zīmju grupas mēs saucam par baltu zīmēm, un par viņām mēs arī šodien runāsim. Ir pierasts, ka zīmes tiek uztvērts kā ornaments, un tas ir plaši izplatīts viedoklis, skaists ornaments. Es gribu teikt, ka jā, zīmes var uzskatīt arī par ornamentu, taču tā ir ļoti šaura izpratne. Ornamentam, protams, ir sava nozīme, jo ornaments darbojas ar tēliem, un tēlu vieno. Tāpēc zīme vai zīmju grupas kā ornaments ir uzskatāmas par latviešu tautas vienotāju. Taču mums, profesionāļiem, un šeit es domāju arī pirtniekus, pirtī gājējus, pērējus, visus, kas ir saistīti ar pirts procesu, tie visi ir pirts profesionāļi. Mums, profesionāļiem, šīs zīmes ir vairāk kā ornaments. Ar šo zīmju palīdzību mēs varam viņas pareizi un apzināti lietojot, sasniegt mums vēlamos rezultātus. Ne tikai pirtī, arī ārpus pirts. Zīmes darbojas principā pasaulē. Pirtī ar zīmēm mēs varam sasniegt rezultātus ātrāk un spēcīgāk, tā iemesla pēc, kad, kā mēs zinām, pirtī viss process notiek ātrāk un spēcīgāk. Līdz ar to arī gan citi procesi, gan zīmju veidotie procesi pirtī notiek ātrāk un spēcīgāk. Zīmes kā tādas veic izmaiņas pasaules notikšanā. Ja mēs redzam pasauli kā pasaules materiālās un nemateriālās daļas kopību, tad izmaiņas vienā daļā rada izmaiņas arī citās daļās. Un ja mēs gribam mainīt pasaules materiālo daļu, mēs varam veikt izmaiņas tieši materiālajā daļā. Taču mums ir iespēja veikt izmaiņas arī pasaules nemateriālajā daļā. Un tā kā šīs abas daļas veido pasauli vienotu, veicot izmaiņas vai veicot procesus, inicijējot procesus, mainot procesus pasaules nemateriālā daļā, mainās līdzi arī pasaules materiālā daļa. Tas ir tas princips, pēc kā strādā zīmes. Zīmes kā tādas ietekmē pasaules nemateriālās daļas procesus. Mēs varētu teikt arī enerģētiku vai enerģijas, un līdz ar to tām līdzi mainās arī pasaules materiālās daļas procesi. Kā zīmes to dara? Tas ir viedokļu jautājums. Mēs precīzi nezinām. Mēs zinām, kādi ir rezultāti. Mēs zinām, kā viņus sasniegt un ko mēs varam darīt, lai tas notiktu. Taču tehnoloģiski, kā zīmes darbojās, nav līdz galam skaidrs. Taču sapratnējs varētu to ilustrēt, piemēram, ar elektrisko ķēdi. Mēs zinām, ka pastāv elektriskā enerģija, droši vien par to neviens nešaubās. Un iedomājamies, vai pat apskatāmies, ja mūsu mājā vadi ir redzami, ja viņi nav noslēpti zem apmetuma, tā tad ir vads, pa ko plūst elektriskā strāva, jeb elektriskā enerģija. Mums taču ir skaidrs, ka viņi tur plūst. Taču no tā, ka viņi tur plūst, mums nav nekāda labuma. Lai gūtu no tā labumu, mēs ievietojam šai elektriskajā ķēdē vai elektriskajā vadā citus elementus. Piemēram, ja ievietojam spuldzīti, mums būs gaisma. Ja ievietojam sildu elementu, mums būs siltums. Ja ievietojam akumulātoru, varēsim uzkrāt šo enerģiju un izmantot tad, kad mums enerģijas plūsma nebūs pieejama. Ja mums nav vajadzīgi viņi visu laiku, varam ievietot slēdzi, ar ko varam ieslēgt un izslēgt šo plūsmu. Pēc analoģijas varētu teikt, ka līdzīgi darbojās arī zīmes. Zīme kā tāda, no brīža, kad viņi ir izveidota, darbojās attiecībā uz pasaules enerģētisko plūsmu, jeb uz pasaules nemateriālo daļu. Tā kā pasaules nemateriālā daļa ir milzīgs skaits ļoti dažādu daudzveidīgu enerģētisko plūsmu, tad mēs varam iedomāties, ka šo zīmi ievietojot pasaules enerģētiskajā plūsmā, enerģija plūstot caur šo zīmi, tā mainās. Atkarībā no tā, kāda ir zīme, ir arī attiecīgas izmaiņas enerģijas plūsmā. Līdz ar to, mainoties enerģijas plūsmai, mainās rezultāti, ko tie rada. Mainoties rezultātiem,
ko rada enerģētiskā plūsma, mainās arī rezultāti materiālajā pasaulē, no kā, kas no tām ir atkarīgas. Mēs zinām, ka mūsu zīmes ir ļoti dažādas un daudzveidīgas. Jāsaka, ka tās ir arī daudznozīmīgas. Nebūtu pareizi uzskatīt, ka viena zīme, mēs varam ņemt jebkuru, kaut vai šo, lai gan precīzāk šī būtu zīmju grupa, veido vienu rezultātu vai ir domāt vienam mērķim. Zīmes kā tādas, un mēs viņus varam uzskatīt par instrumentiem, varam viņus arī saukt par enerģētiskajiem instrumentiem, veido vairākus, daudzas zīmes, arī diezgan daudzus rezultātus šajā pasaules enerģētiskajā plūsmā. Un vai mēs izmantojam vienu vai otru vai trešo rezultātu, tas ir atkarīgs no mūsu darbības, no mūsu nodoma, kā mēs veidojam šo zīmi, kā mēs to izmantojam. Ja mums nav šī nodoma, ja mēs nedaram to apzināti, zīmes strādā vienalga, vai mēs to gribam vai nē, vai mums tas patīk vai nē. No brīža, kad zīme ir izveidota, viņa strādā. Taču šajā gadījumā viņa vienmērīgi veido visus rezultātus, kurus viņa rada vai kurus viņa inicijē. Mūsu iespēja ir to ietekmēt ar tehnoloģijām, kas ir saistīts ar zīmju izmantošanu. Kopumā varētu teikt, ka no mūsu zīmju milzīgā klāsta, tad mēs zinām, ka mums ir daudz zīmes, un ja zīmes grupējās kopā, tad zīmju grupas ir vēl jau vairāk. Lai efektīgi strādātu, mums nav vajadzīgas ļoti daudzas un nebūtu ne visas zīmes. Taču ir svarīgi saprast, kuras zīmes veido kādus rezultātus, kāda ir viņa nozīme, lai mēs varam izvēlēties, kurā brīdī to vai citu zīmi mums būtu jāizmanto. Kopumā es varētu teikt, ka praktiķim pirtī pilnīgi pietiktu ar 8, 10, 12 dažādām zīmēm, kas jau varētu tikt uzskatīts par lielu skaitu, ja mēs mākam šīs zīmes izmantot un pielietot kopībā, tātad veidot no tām zīmju grupas, ar to būtu pilnīgi pietiekoši, lai pirtī panāktu tos procesus, kādus mēs esam nodomājuši un kādus mēs vēlamies redzēt. Protams, strādājot, darbojoties, attīstoties, kļūstot prasmīgākiem, varam izmantot arī papildus zīmes. Lai labāk izprastu un labāk strādāt ar zīmēm, mēs varētu iedalīt zīmes divās grupās, lielās grupās. Zīmes, kuru rezultāti vairāk attiecās uz pasaules materiālo procesu ietekmēšanu, un zīmes, kuru darbība vairāk attiecās uz sakrālo vai nemateriālo vai garīgo procesu ietekmēšanu. Piemēram, ja mums ir uzdevums strādāt ar ķermeņa veselību, tie būs materiāli vai māriski procesi. Ja mums ir uzdevums strādāt ar domām, mērķiem, idejām, piemēram, tad tie būs garīgi rakstura procesi. Zīmju iedalījumi šādās lielās grupās, tātad zīmes, kas attiecās vairāk uz materiālo procesu sasniegšanu un zīmes, kas attiecās vairāk uz nemateriālo vai garīgo procesu sasniegšanu, ir ļoti teorētisks iedalījums, un viņš mums vairāk ir vajadzīgs, lai labāk saprastu, kā praktiski rīkoties. Zīmju nozīmi mēs nevarētu šādi raksturot, taču mēs vienkāršībai varam teikt, ka ir zīmes, kas būtu labākas šim, kas tam ir vairāk paredzētas, un zīmes, kas labākas tam, tas tam vairāk ir paredzētas. Svarīgi ir ne tikai zīme, bet arī zīmes novietojums. Piemēram, mēs skatāmies šādu zīmi, un tas attiecās uz lielāko daudzumu zīmi. Zīme var tikt novietota statiskā stāvoklī, tātad šādi attiecībā pret darbības plānu šajā gadījumā, ja tas būtu S, kā taisnais krusts mēs varam šeit redzēt, taisno krustu zīmes centrā. Vai dinamiskā stāvoklī, ja šis krusts ir pagriezts 45 grādu leņķī, tātad mēs redzam šeit, šajā gadījumā šo pašu zīmi dinamiskā stāvoklī vai latviski teikt šķērsu. Šie stāvokļi atšķirās. Un papildus tam, ka pati zīme dod noteikts rezultātus, arī zīmes stāvoklis dod noteikts rezultātus. Īsumā varētu teikt, ka taisni novietotas zīmes, jeb taisnā krusta zīmes, jeb taisnā krusta veidā novietotas zīmes,
ir saistītas ar procesu apturēšanu, procesu izbeigšanu, procesu stabilizēšanu. Savukārt zīmes novietojums šķērsu, jeb dinamiskajā veidā, ir saistīts ar procesu iedarbināšanu, procesu pastiprināšanu vai procesu jaudas palielināšanu. Līdz ar to šis dod mums papildus bagātīgu ieskatu tam, ka katrā no zīmēm ir iespējams tās izmantošana šādos divos lielos veidos. Kādu rezultātu sasniegšanai mēs varam izmantot zīmes? Es varētu teikt, ja mēs skatāmies uz mūsu cilvēku dzīvi, jebkuru rezultātu sasniegšanai. Ir gan jāatcerās, ka zīmes lietojot, mēs uzņemamies atbildību par rezultātu. Ja pasaule notiek pēc pasaules notikšanas likuma, mēs varētu arī teikt pēc Dieva likuma, mēs varētu arī latviski teikt pēc Dieva likuma vai pēc Dievu likuma, tad brīdī, kad mēs lietojam zīmes, mēs tieši iejaucamies pasaules procesa notikšanā, tātad mēs mainām lietu dabisko kārtību. Zināmā mērā tik tā, cik mēs to spējam un cik tas mums ir iespējams. Un tomēr, tāpēc zīmes lietojot ir noteikti jādomā par atbildības jautājumu. Tātad es noteikti varu pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Līdz ar to tos procesus, kas attiecās uz mani, es tieši ietekmēju, mainu, apturu, uzsāku, pastiprinu viņu jaudu vai samazinu viņu jaudu, kam zīmes lieliski darbojās. Ja mēs gribam lietot zīmes attiecībā uz citu cilvēku dzīvēm vai uz procesiem, kas ietekmē citu cilvēku dzīves, mums noteikti jāsaprot, ka mēs uzņemamies par to atbildību pasaules notikumu priekšā, varētu teikt arī Dievu priekšā. Tāpēc šajā gadījumā, lietojot zīmes attiecībā pret citiem cilvēkiem, noteikti būtu tas ar viņiem saskaņojams, viņiem būtu jāzina, kad mēs veicam šādas darbības, viņiem tam būtu jāpiekrīt. Šai gadījumā mēs to varam droši darīt, jo, kā jau es teicu, katrs cilvēks uzņemās atbildību un ir atbildīgs pats par savu dzīvi. Līdz ar to, ja citi cilvēki piekrīt tam, ja mēs izmantojam zīmes, lai viņu dzīvē notiktu tas vai cits rezultāts, tā tad mēs to varam droši darīt. Tā ir zīme lietošanas drošības tehnika. Tas ir svarīgi. Kā jau teicu, zīmes darbojas no brīža, kad tās ir izveidotas. Tāpēc būtu jāpiedomā pie tā, kad un kādas zīmes mēs lietojam. Mums bieži zīmes ir uz apģērbu, uz dažādiem priekšmetiem, kas kopumā vērtējams kā ļoti labi, jo dzīve kopā ar mūsu senču mantojumu pozitīvi ietekmē mūsu apkārtējo telpu un apkārtējās norises. Taču saprotot zīmju nozīmes, mēs varam efektīgāk virzīt šo zīmju darbību un vairāk izmantot to tieši tiem mērķiem, kādiem mums to vajag. Ja mēs veidojam zīmes paši, mēs varam veidot tās materiālā formā. Tātad vai nu grebt kokā, vai nu veidot no māla, vai nu vienkārši uzzīmēt. Arī zīme zīmēta uz papīra vai uz kāda cita materiāla, uz jebkuras virsmas, tāpat ir zīme un tāpat darbojās. Zīmju izmantošana iespējama arī tās vizualizējot vai zīmējot ar enerģētisku staru. Taču jebkurā gadījumā izveidota zīme dara savu darbu. Zīmē, lai tā strādātu, nav jābūt redzamai. Taču ir svarīgi, lai zīme tiktu novietota attiecībā pret to plānu vai virsmu vai cilvēku un tā tālāk, uz kuru ir attiecināma šīs zīmes iedarbība. Un, lai zīmes iedarbība būtu mērķēta, ir svarīgi dot arī zīmēji uzdevumu. Tātad, moderni mēs varētu teikt mērķu programmu. Kas zīmēji būtu jāsasniedz? Un būtu labi arī noteikt, kādā laikā tas būtu izdarāms, jo pretējā gadījumā zīme var izvēlēties rezultātu sasniegšanas laiku, ne tādu, kādu mēs vēlamies vai esam iedomājušies. Tāpēc kopumā uzdevumu došana zīmē ir svarīga un pie tās būtu jāpiedomā un būtu jāpiestrādā. Kā un vai daudz lietot zīmes? Es teiktu tā. Es teiktu jā, jo tie ir mūsu senču instrumenti, kas ir atstāti mums, lai uzlabotu mūsu pašu dzīves. Mūsu baltu zīmes ir iespēja, ir instrumenti mūsu ikdienas dzīves uzlabošanai. Un jo vairāk mēs tos lietojam, jo vairāk mēs tos apzinām, jo vairāk mēs tos saprotam, jo lielāks mums ir iespējas sasniegt šo rezultātu, tātad uzlabot mūsu dzīvi. Neizmantots instruments, kurš guļ noputējis plauktā,
ir bezjēdzīgs. Varētu teikt, ka tā ir mūsu senču piemiņas noniecināšana. Lietosim zīmes, taču ir svarīgi, apzināsimies viņus, sapratīsim to saturu, mācīsimies to lietošanu, bet kas ir pats galvenais? Veidosim savu praksi. Nekas nav vērtīgāks par savu pieredzi, par savu individuālo praksi. Tas ir vienīgais, kam cilvēks absolūti uzticas, ko es jums arī novēlu. Gūt bagātīgu praksi zīmju lietošanā gan pirtī, gan ārpus tās.